jau nav kraudiens. Tas ir tāds mīļums. Nē, viss. Mēs braucam mājās. Ak, tas mīļums. Viņš ir tāds mīļums. Paskaties, kā, nevaru, jau nav kraudiens. Gribas mājās paņemt. Vai. Viņš pēc svešiem cilvēkiem tā baigi neiet. Viņš var pienākt klāt, jā, bet tā ir vienkārši mīlestība no pirmā skatiena. Nē, viss. Mēs braucam mājās. Jā, tātad projekta mērķis, protams, akcentēt uzmanību uz patversmēm, bet arī, protams, ir palīdzēt mīluļiem atrast īstās mājas. Šobrīd, kā mēs redzam, atbraucot uz patversmi ķepā, Adriana ir gatava dot īstās mājas. Man pat neturēt, vienkārši pilnīgi mans sargs. Es tā kā nevaru iedomāties šitā, ka varētu izvērsties. Domāju, kad es atbraukšu uz patvērsmīti, es zināju, ka būs grūti, jo es ļoti mīlu dzīvniekus, bet tas, ka man vienkārši connections no pirmā skatiena mīlestība būs, es neko tādu negaidīju. Bet arī, zini, kas ir interesanti, ka Adriana Miglāna tieši uz dzīvnieku patversmi ķepā, tas jau varēja būt cita patversme, bet tieši šodien viņai sanāca, šodien ķepā un pirmais skaķis, kas arī rokās. Mums tieši kaķīti vajadzēja. Čučēsim kopā. Kur tu nolaidīšu vairāk?